Mēs esam Latvijas Nacionālās operas un baleta lielajā zālē. Šeit 2025. gada 24. janvārī notiks Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts. Koncertā iesaistās visi Latvijas vadošie simfoniskie orķestri. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, Liepājas simfoniskais orķestrs, Latvijas Nacionālās operas un baleta simfoniskais orķestrs un orķestrs Simfoneta Rīga. Diriģenti šajā koncertā būs mūsu izcilie meistari Normunds Šnē, Mārtiņš Ozoliņš, Guntis Kuzma un jaunais diriģents Aivis Greters. Savukārt programma ir īpaša. Tie ir, protams, Latviešu simfoniskās mūzikas lielmeistari, viņu jubilejas, Bruno Skulte, Arvīds Žilinskis. Būs arī divi jaundarbi. Jānis Petraškevics un Aleksandrs Auramets ir uzrakstījuši jaunus darbus, kurus pirmatskaņosim tieši šajā koncertā. Koncerta īpašais akcents būs viens no visskaistākajiem skaņdarbiem latviešu mūzikā – Emīla Dārziņa melanholiskais valss un divi latviešu simfoniskās mūzikas arī es teiktu lielmeistari Pēters Plakins un Andris Dzenītis. Viņu darbi arī skanēs šajā koncertā. Un solisti jaunā violiniece Magdalēna Geka, klarnetists Mārtiņš Circenis un pianists Matīs Žilinskis. Es domāju, ka tie būs brīnišķīgi latviešu mūzikas svētki visiem.